prieks un laime vienmēr ir atgriezties Rīgas valsts vācu ģimnāzijā, kur skolotāji nu jau ir kā draugi un skola jūtās kā mājas. Tas nekas cits nav svarīgāks, kā kaut kādā veidā mēģināt jau specializēties. Neviens pasaulē skolā jūs neko nevarat iemācīties, jūs varat iemācīties tikai pamatu prasmes, lai tu varētu pats, kompjuterā ik pa brīdi jums panāk, zini, tāds upgrade. Faktiski tev visu mūžu pašam būs jāupgraidojās. Pat ja jūs tagad nezināt, ko jūs gribat darīt, un jūs mainīsiet vēl 100 reizes to virzienu, ir labi tas, ka jūs izmēģināt kaut ko, un ka jūs atrodat jums, kas jums tiešām patīk. Man liekas, tā foršā lieta ir, ka Latvijā vēl joprojām kā mazā valstī šausmīgi daudz kas nav, un tev ir labi iespēja to uzsākt, ka nevis nodomāt, ka tas nav, jo, piemēram, tad, kad es ar saviem kolēģiem sākām darīt stand-up, Latvijā viņš praktiski vispār nebija, un tad tā lieta ir nevis nobīdies, ka, ja tas Latvijā nav, tad jau to darīt nevar, bet mēs uztaisījām pašu savu organizāciju, Komedija Latvija. Ja jums liekas, ka jūs kaut ko darat, tad beigās atceraties, ka kāds vēl dara vairāk. Bet tas nav tikai pārmetums, un ka kādam vienmēr ir grūtāk nekā jums, ja jums liekas, ka ir smagi, jo man arī dažreiz ir tādi brīži. Man liekas, ka viss ir slikti un ka viss ir smagi, bet tad es atceros, ka ir vēl kāds cits cilvēks, kuriem ir vēl smagāk un jāturpiniet. Labi, kas tev stāsts.